Bet mēs gribam jums tādu kā mazu āķīti iemest par šādu te izstrādājumu, kas man te stāv uz galda. Es domāju, ka lielākā daļa viņiem nav nejausmas par to, kas tāds ir. Varbūt izskatās pēc ūdens pudeles, ko paņemt līdzi, bet varbūt tomēr būs mazliet par smagu. Protams, ir 2 vāki. Jā, un pudelē arī var būt 2 vāki, jo ir 2 lietotāji, bet nē. Tupperware iet līdzi laika gaitai, un mēs atbalstam veselīgu dzīvesveidu, mēs atbalstam aktīvu dzīvesveidu, bet mums bieži vien gadās tā, ka tā aktīva, veselīgais dzīvesveids kļūst par upuri aktīvajam dzīvesveidam. Bet, lai tas tā nebūtu, Tupperware steidz palīgā ar jaunu produktu izgudrošanu. Ļoti bieži mums ir kaut kas jauns. Un, jā, tātad, kas mums šis tāds ir? Tas ir mobilais vai portatīvais vai līdzi paņemamais blenderis, jo blenders mums tā kā asociējas. Blenders stāv mājās pieslēgts elektrībai. Vairs ne. Šis te blenders jūs varat uzlādēt arī mašīnā, jo nāk līdzi komplektā lādēšanas vats ar USB izvadi, kā nosaukt pareizi. Un otrs gals tiek pievienots šeit vienkārši ar magnētiņu. Tā kā lādējam kopā trauku, jo šeit ir asumiņi, ja, tā kā aiztaisīt trauku tikai lādējam. Vienkārši ar USB vadu, kas ir mūsu jebkuram mobilajam telefonam. Ko šeit pagatavot? Veselīgus dzērienus līdzņemšanai. Var nosaukt arī par maltītēm, jo, piemēram, kefīrs ar ogām vai jogurts ar ogām vai vienkārši ogu smūtijs, tā ir tāda pilnvērtīga, vitamīniem bagāta, šķidrvielām bagāta maltīte. Tikai atceramies lūdzu to, darbie draugi, ka nemēģiniet samalt arī ledu ar šo. Ja? Nelieciet iekšā šajā te sastāvā ledu. Ledu varat pievienot pēc tam, jau izņemot mehānismu ārā. Kad jūs uzliekat otru uzliku, kas ir domāta dzeršanai, tad iemetiet to ledu iekšā, ja jums tik ļoti vajag atdzesēt vai atvēsināties. Lūk, tātad ātri parādot, mums arī otra uzlika, kas ir ar atveri dzeršanai, baudīšanai, smūtiju vai dzērienu, ko jūs esat šeit pagatavojuši. Drošāk bērniem, piemēram, ja jūs dodat līdzi vai ielikt mašīnā līdzi vienkārši šādu te dzeršanai. Kā mums tas produkts izstrādājums, ierīce, blenderis, burvīgais jaunums darbojās? Tātad mums ir lādētājs, glāze, pats mehānisms, no kura arī teorētiski, ja jūs esat droši, pēc tam varat dzert, jo šeit arī ir atvera dzeršanai. Bet es teiktu, labāk uzlieciet šo pēc tam, atkarībā, protams, no tā, kur jūs esat. Tātad glāze, mehānisms un vienkārši pēc tam vēl viens vāks virsū. Jūs uzliekat, šeit jūs ieliekat iekšā, protams, to, ko jums vajag pagatavot. Kopējais tilpums 530 ml, principā puslitriņš, kārtīgs pietiekams tilpums. Šeit arī virsū ir mērskala, un šeit ir noteikti pievērsiet uzmanību minimālajam un maksimālajam piepildījumam. Ja? Cik daudz jūs varat, cik tālu to glāzi piepildīt ar produktu, ko jūs vēlaties pagatavot, vai ko vēlaties sasmalcināt, ar ko vēlaties sajaukt. Lūk, tas ir par glāzi. Glāze ir izgatavot no tritāna, tā kā izskatās skaisti kā stikls, bet nav stikls, pilnīgi droši lietošanai. Nemazgājam, lūdzu, liela piezīme, nemazgājam šo ierīci trauku mazgājumā mašīnā, jo šeit ir mehānismu sensori, šeit ir asmens sensori, mehānisms vispārējais, un vāciņu var arī labāk nomazgāt vienkārši ar rokām. Un tas, ka nelikt lādētāju mazgāšanā, es domāju, tas ir pašsaprotami. Ja jūs pievērsīsiet uzmanību, tad jūs redzat, ka asmens ir mazliet nobīdīts uz malu, jā, viņš nav centrēts. Tas ir tā iemesla dēļ, lai produkts labāk sasmalcinātos, jo viņš nenobīdīsies no centra, viņš vienkārši neizsvaidīs pa maliņām. Tā kā šāds produkts sasmalcināsies krietni labāk. Tātad šeit mēs sapildam iekšā, ko mēs gribam. Es teikšu, ka mēs, protams, tur esam ielikuši iekšā melens ar jogurtu, piemēram, vai kefīru, vienalga. Ja jums bērni nedzer kefīru, tad pielieciet klāt kaut ko gardu un būs. Tad šeit tātad ir tas sensoriņš, un uz vāka ir tāds
sensoru simbols. Jūs tos simbolus savietojat kopā, tā, iesēdinam, savietojam kopā, aiztaisam kārtīgi ciet, un tad mums iedegās 8 reizes zaļā lampiņa, kas paziņo par to, ka blenders ir gatavs darbam. Apgriežam otrādi, jo šeit mums bija sapildīts, tas mums nokrīt iekšā uz asmeņiem, un 2 reizes piespiežot šādu te simbolu, ne, bet podziņu, ja? 2 reizes piespiežam. Nu, būs bez mazliet kā zobārsts, ja? Un tad, kad jums, jā, es viņu izslēgšu, lai pastāstītu mazliet tālāk, tad, kad jūs ar viņu darbojaties, jūs varat arī mazliet viņu pakustināt, ja? Lai tas produkts vieglāk un kārtīgāk sasmalcinās, iedarbojoties ar mehānismu, ar asmenīšiem. Lūk, jūs varat arī darbības laikā nolikt viņu uz virsmas, kā jūs redzat, nekur nedanco, tiek nofiksēts vienā vietā un blenders dara savu darbu. Pēc pamatlietas mehānisms darbojās 40 sekundes, kam principā ir jāpietiek tam, lai šie produkti tiktu sasmalcināti un jūsu dzēriens būtu gatavs darbam. Un tad tas mehānisms pēc tam arī apstājās. Es vienkārši šobrīd apstādinu, jo mēs gribējām galvenais ātri parādīt to, ka tāda ierīce ir, tāds jaunums ir. Varat iegūt šo te burvīgo mobīlo pavasara veselīgo ēdienu un dzērienu pagatavotāju savā īpašumā.